Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji, te joprojām es Andris Kojamets, un jūs skatāties raidījumu Dzīvesstudarbs. Šoreiz raidījums būs nedaudz krāsaināks, jo pavasars jau aiz logiem. Mēs ciemojamies Jelgavā, bārā Izīts Miglā, pie grafiti mākslinieka Hollis. Sveiks, Hol! Čau. Kā iet? Grūti šodien ļoti. Grūti? Bija vecrīgā. Forši. Mans pirmais jautājums būs pavisam vienkārši. Kāpēc tieši grafiti māksla? Es vakar runāju ar cilvēkiem par šo tēmu. Es drīkstu atbildēt gari. Vai arī gari, Jā. protams. Ir tā, ka tagad man ir tik, cik man ir gadi. Vakar bija ļoti nopietna diskusija par to, kāpēc es to daru. Pirmais Man ir 1:30 pazudus dēļ tā, ka man nav bildes. Ir iebiedz fotografēties vēl kaut ko un to iemūžināt, ko es daru. Bet pirmo reizi, kad es esmu kaut ko uzpūdis, tas ir dokumentēts. Man ir 8 gadi. Es sēžu zaļā zālē un sūdu koku puķi. Tur būs cenzūra. Ir vienkārši ar sarkanu krāsu uztegots H-būrts. Bet nevis vienkārši strīpiņu pāri, bet jau saliekts vēl kaut kas. No kurienes tas ir nācis, es nezinu. Un tieši tāpēc grafiti? Es nezinu, kāpēc. Ok, ilgi jau zīmē? Man tagad ir 26, tad bija 8. Nu jā. Matemātikā bija 2 rēķini. Jā. Nekaitē veselībai krāsas, tās izgarojumi, viss tādas Es lietas. par to cenšos nedomāt, jo zinu, ka ļoti daudz to dara. Ir nācies zīmēt arī kaut ko nelegāli, nelikumīgu uz ielām. Godīgi atbildi gribu? Jā, Man smieklīgi atbildēt kā Holim tavā intervijā. jā, ok. Kādas ir sajūtas? Labas? Labi. Tāpēc, jā, rekur viena atbildi. Tāpēc, ka ir labas sajūtas. Tāpēc to dara. Un kāda domā, grafiti mākslai vajadzētu dot brīvību, vai tomēr vajag to ierobežot kaut kā ar likumiem? Nevajag dot brīvību. Tāpēc, kad viņi ir tikai un vienīgi, tāpēc, manuprāt, ka tās brīvības nav. Brīvība ir tur, tā, ka tu to dari. Tā ir tava brīvība, un tu pats reāli viņu veido. Tas tāpat kā postpadomu valstīs nedrīkst legalizēt marihuānu. Tāpat arī nevajag legalizēt grafiti. Nekur ir daudz piemēru, ka to dara, un veiksmīgas beigas nav nebija. Nekur nav bijuši. Un nezinātāji, kur varētu, teiksim, tavus darbus aplūkot? Uz ielas. Uz ielas. Cik es Uz ielas, un tiem, kam ir mājās, tiem ir. Tur ir kaut kāds... Agrāk bija zelta ziltiņas tunelīs, kaut kas tāds arī bija, ne? Zelta ziltiņas tunels vispār ir tīri cilvēkiem satiekoties laimes sindroms, jo tu man intervēji kā Holli, man ir mazliet smieklīgi, un es piedalos tam visam. Bet tur mēs satikāmies cilvēki, kad es arī skaidroju to otru pusi, kad ka jūs ejat, jūs darat to un to, bet neviens nezina to otru pusi, kā mēs legāli sev pasniedzam. Viens mēģina pasniegt ļoti psiholoģiski smagu mākslu. Es mēģinu pasniegt to darbu bērniem, ko es sniedzu. Katram savs piedodiens vienkārši, kā to darīt. Un, tas tunels bija tā vieta, kas apvieno īstenībā cilvēkus. Es pat negaidīju viņus tur redzēt. Tieks mēs esam tur, kad ir tumšs un kad visi guļ. Jā. Daudz tur bija. Daudz labs darbs izdarījām. Tas labi. Kā vispār grafiti tu iemācījies? Pašapmācībā kaut kā vai? Savādāk nevar. Nevar? Nē. Labi, tad, kad es sāku, tad bija tā, ka internets bija -2, ja tev ir mobilais tālrunis, ja tu esi Forrest Džeks. Tagad ir viss priekšā. Parādīts, kā kaut kā darīt, bet tad nekā nebija tikai pašapmācības. Jā, bet tagad es skatos arī mākslas skolās to kā pasniedz, kā priekšmetu kaut kā. Ko tu domā par to? Man aizstāvot ZPD bija pretarguments tāds, kad kā tu vari atļauties to nosaukt par mākslas veidu, jo man feature tāda, kad ir writeri, ir mākslinieki, es tagad runāju kā mākslinieks, bet jebkurā gadījumā es arī writeri sauc par māksliniekiem, jo mākslā ir cilvēku radošo domu izpausmes veids. Viņš var tur man baucēt precīgi, ko viņš grib. Tas tā ir. Un vienīgais, kāpēc es varēju līdz galam aizstāvēt savu ZPD, bija tas, ka viņu kā 21. gadsimta mākslu pastāv Latvijas Mākslas akadēmija. Tas bija man pretarguments. Un es uzskatu to, ka tas ir ļoti labi. Ir augās kaut vai no mana mākslas definīcijas viedokļa, skatās uz to. Tas ir ļoti pareizi. Jā, bet grafiti vajadzētu būt tomēr vairāk tā kā ielmākslai, vai viņai varētu būt arī, teiksim, izstādēs ar aplūkojumu no kaut kā tā? Viņu var likt tur iekšā. Parāda kaut vienu mākslas formu, kas nav likt izstādēs, kas cilvēkiem interesē.
Tāpat arī tagad, ko es daru legāli, un kā pasniedzu sevi, es to pat nesaucu par grafiti, es mēģinu kaut kā pabāzt to visu apakšā zem sprejārtu vārdu vai kaut kā tam līdzīgi. Es neuzskatu, ka tas, kā tu man tagad uzrunāji intervijā, tas nav grafiti, ko es daru. Tur ir kaut kādi pamatelementi, tur ir kaut kāds features no tā viss iekšā, bet tas nav grafiti. Un kas ir grafiti? Tad, kad tu gūti, tad viņš arī notiek. Ok. Es kaut kur lasīju, ka senos laikos, teiksim, akmens laikmetā cilvēki tur zīmēja alu zīmējums, teiksim, ar mēķi kaut kādu reliģiju izpaust vai vēl kaut ko, jā? Tad nebija reliģija. Es kaut kur lasīju, ka viņi tur pielūdz dzīvniekus, lai tur labāks medījums un tā. Kā ir ar tevi, kāds ir tavs sūtījums, teiksim, ka tu zīmē uz sienām vai kaut kur citu? Šito es varētu izpūst baigi garā sarunā, Droši. Jo tikko tu pateici tādu feature, kad ja zīmē, man likās, ka tu jautās, vai tu tev neuzskati par grafiti, nē. Tas ir tas, ko mākslinieki pat nespējot argumentēt, kaut ko piesaistīt, lai varētu legalizēt to, ir piesaukuši kā tādu, ka zīmēšu uz sienām. Daudz cilvēku vēl joprojām uz sienām zīmē, visu kaut ko. Jā, Bet tā enerģētika, man tā ir ļoti smaga un tuva tēma, un tikai tāpēc es arī pēdējā laikā legāli negatīvo izgrūžu uz ielas, un pozitīvo, ko es daru legāli, es daru bērniem. Jo viņi iet pa ielu, viņiem nav nekas. Mums pieaugušiem, pornogrāfija, reklāma, pēc pārdot, dari, ko tu gribi, un galvenais tev uztaisīt par augstākās raudas patērētāju. Es viņiem dodu vienkārši prieku. Un kur vēl vairāk enerģētiski iedod bērnam prieku? Es viņus saucu par maziem ruksīšiem. Mazais ruksītis, ka parāda pirkstu un pasmēni. Tas ir labākais, ko es varu dabūt no tā darba ārā. Jo viņš baro enerģētiski pozitīvi savus vecākus. Kas var tev būt lielāka laime, kad tev bērns pozitīvi vienkārši enerģētiski sniedz? Tikai es pats ilgi par to nebiju domājis un nesapratu, kāpēc es bērniem to dodu. Es to sāku darīt pat pirms man bija bērns. Es vēl nezināju, ka man būs. Vienkārši ieslēdzās fīši jādod bērniem. Es par to sāku domāt un tur ir enerģētiskais jautājums un tas, par ko viņi ir darījuši kādreiz, ir primārās viņu lietas. Daba dzīvnieks, mēs arī esam dzīvnieki, bet bišķiņ tā kā jūtamies svarīgāk, diemžēl, par citiem dzīvniekiem. Viņi enerģētiski piesaista. Jā. Tad tavs mēģis ir tā kā dot to bērniem, to mākslu grafiti. Cilvēkiem. Bet reti kursus varētu saukt par cilvēkiem. Bet tas ziņojums, ko tu zīmē, kas tas ir? Radīt prieku bērnos, lai viņi rada prieku apkārt. Mīlestība vienkārši, lai plaukst. Skaidrs. Un kā grafiti mākslinieki savā starpā kaut kā kontaktējās, salapst vai kaut kā konfliktē savā starpā tomēr? Teiksim, man nav mūzikā, es gribētu teikt, man to kāds varētu piezvanīt un pajautāt, ar ko tu kontaktēs, bet rekur tur backstage'ā stāv cilvēki, kas to varētu darīt. Jā. Es par to neuzstādos. Jā, mēs kontaktējamies, mēs sazinamies un pārspiežam lietas, bet arī tīri virspusē tikai. Ja teiksim, mūzikā, ja mēs paskatāmies, tur tie beatmakeri, mūzikas producenti, viņi savā starpā taisa pat savus komunas, tur kaut kādus koncertus. Grafiti mākslinieki, kā viņi savā tā kā čaulā ierojās un zīmē, vai tomēr kaut kāds padoms? Kā kurš? Ir savu čaulu, ir tavs krūvu, ka tu zini, ka viens otru nenodos. Es nezinu, cik viņiem citiem labi sanāk, bet man ar manējiem viss ir kārtīgi. Un tur nav robeža nekāda. Tas, kad ir sākums tam visam, mēs apvienojamies, tāpēc, ka mēs to darām bieži kopā. Mēs esam, kas mēs esam, tajā laikā ir kaut kāda viedokļa atšķirība. Tu pabaksti tikai audzināšanas nolūkos. Nekad nevienam neko nepārmet. Tu vienkārši priecājies par to, ka tu ar to cilvēku esi kopā un laikam ejot vienkārši jāsaprot tas, ka tu nedrīkst neko pārmest. Jo, ja tu gribi ideāli sev blakus pats esi tāds, ja tu tāds neesi, tu nedrīkst prasīt to no citu. Un es esmu dzirdējis kaut kur starp grafiti māksliniekiem tāds teiciens, ka tas tur lūk ir tojs. Kā tu izskaidro šo teicienu, kas tāds ir? Es esmu pats viss ar noslēdz uz vardarbību. Jā. Atraut kājas, tas ir viens, pirmais, ko pateikt, bet tikai tāpēc, ka viņi degradē to saprašanu, kas ir kas. Tu sākumā jautāji par to, kā tu to visu sāki. Tu pats izēji tam visam cauri. Tagad ir tā, ka tev ir internets, viņš tev pasaka priekšā, bet tu pat neuzsmel un neuzsūc vienkārši to visu feature, ko kā darīt pareizi, ko arī tev saka priekšā. Un tad tu ej un sagandēji visu. Es pieņemsim uz tagiem skatos kā uz 21. gadsimta kaligrāfiju. Parāda man kaut vienu, kurš māka lasīt vecajā drukā. Es māku un vēl pāris, man pazīstam čau.
Un tas pats arī ar tagiem. Ja tu vari izlasīt vāri, un tu redzi, kurš to dara labi, profesionāli, pieduries vienkārši tam, kā viņš kā ir vilcis, ātri, mierā, čiliņā vienkārši to izdarījis vai ko. Un vienkārši tu uzsūdz to enerģiju un tu redzi, kā viņš to ir darījis. Pa tojiem, kaut kā jau ir jāsāk, bet, tikam, es varu atļauties teikt, mēs sākām, tad, mēs nelīdām ārā, pirms mēs pagrīdē nebijām pilnīgākajā kaut kādu skilduši pacēluši. Tad es vēl zinu, ka grafītī mākslinieki arī kaut kā pelna iztiku ar to, ko dara. Teiksim, cits tur dizaineros, strādā tur kaut kāds telps. Kā ar tevi, ko tu dari? Reku sevi strādāju bārā, jūtos slikti šodien, bet tepat laikā ļoti pasakaini labi, psiholoģiski, fiziski slikti. Bet ar grafītī tu pelni reāli iztiku? Es pelnu naudu, tāpēc, kad ir tas termins selauts un tev var nosaukt vēl kaut kādā sliktākā vārdā, bet ir ļoti ilgs laiks vajadzīgs, lai nošķir divas tās lietas, ka tu apzinies, ko tu un kāpēc gribi darīt. Sevi pārdot, tu vari taisīt cenzūru, tu vari teikt, ka es neesmu kuce, es tev jebkurā gadījumā. Strādājot jebkuru darbu, ja tu pats sev neesi boss. Reku, šeit es arī sev pārdodu. Man kāds maksā, tas nozīmē, ko es sevi pārdodu. Kāpēc to nevar darīt? Sevi pārdot ar lietu, ko tu mīli darīt. Un tad iemācies nošķirt to ikdienas dzīvi, kā tu sevi tirgo, un nakti. Tad tie ar naktī izdara vienkārši to, kas ir jādara. Kāpēc tu to dari? Un pa dienu, kad tu pelni ar to naudu, tad pasniedz to, ko viņi pasūta. Piekrīt viņam kretīniskajām vēlmēm, ko viņi grib. Tad vēl ir tāda lieta, es pamanīju, ka šobrīd, ja mēs tā paskatāmies uz sienām, tad ir diezgan pamest to grafītī mākslu. Un pat arī tās ķēpas, ko mēs tur šeit redzam, arī arvien mazāk sāk parādīties. Kāpēc tāda tendence ir parādījusies? Es drīkst neatbildēšu to jautājumu. Es zinu atbildi, kāpēc. Labi, ir ārzemēs cilvēki un ir rest in peace, bet es negribu atbildēt šo jautājumu. Tiešām nē. Tas ir kaut kāds... Ir viens fakts, par ko mēs satikāmies netīšām vecrīgā 5 cilvēku un pasmējāmies par to, ka sodi vairs nav tik liela, tāpēc, ka cilvēki vairs neredz, ka tas aug augumā, jo viss ir tā pārbārsts, ka tu neredzi uz augšu vai uz leju. Viss ir vienkārši pilns. Jā, bet jauni kaut kā netop tik daudz kā agrāk. Ilgi nebūs. Nebūs, jā? Nē. Neatbildēs, jā, šitā. Labi, tad varbūt es atbildēs, kāpēc grafītī tā kā atdalās no pāriem hip-hop elementiem, teiksim, MC, DJiem kaut kāds miedarbojas, kāpēc tieši grafītī tagad kaut kā atdalās. Viņš atdalījās īstenībā. Es nezinu vēsturi, kas kaut kā ir atdalījies, bet pieņemsim, ja tu Skandināvu valstīs pameklētu cilvēku, kas ikdienā klausās hip-hopu un krāso, būtu ļoti grūti, tur ir punkroks pamatā visam. Un katrai kultūrai, katrai feature vienkārši ir savi ievirzieni, no kurienes un kāpēc tas ir sācies. Es pat nezinu īstenībā, kāpēc Latvijā tas ir sācies, tas, ko pasniedz. Mēs abi zinām, ko masu mēdī pasniedz kā pamatīcības grafītī Latvijā, kas nav īstenībā taisnība. Lai viņiem labi dzīvē sokas, ko es varu pateikt. Bet es nezinu, kādu. Viņi tur, kāpēc sāka un kā tas sākās. Tas ir viens. Kāpēc tas ir šeit? Protestu vajag. Viņš ir. Tu izvēlēsi, varbūt vizuāli skaistāku formu nekā iet visiem daudzīt sejas. Tas nav mans viedoklis, kāpēc tas ir sācies, bet es nemāku vienkārši atbildēt tieši. Es negribu, bet nemāku. Jā. Starp citu runājot par tām ķēpām un sienām. Kāpēc, teiksim, esmu pamanījis tā tendenci, ir smūgs grafīti uzpūst, ja, un pēkšņi tur kaut kāda ķēpa virsū uzmesta? Tas ir beefs. Tas ir beefs, ja? Jā, kas zina hip-hop slangu, tas ir beefs. Bet, teiksim, man ir prieks par to, ka tas notiek, tāpēc, ka scēnas Latvijā nav. Man no tā cilvēka patīk tikai 2 dziesmas, bet viņš pareizi pateica, Latvijā hip-hops ir, bet nav scēnas. Jā. Un arī otrā īstenībā. Tas tā kā izaicinājums, ja viens grafītī mākslinieks otram. Jā. Bet šeit ir tas, ka daudz nesaprot, man patīk, es lasīju interviju ar Teis, tas, ka reti, kurš saprot to, ka viņš jau tevi nerespektē ne jau tā kā cilvēku, bet to, ko tu dari, kā tu sevi pasniedz. Jā. Un tur arī tas pats ar tojiem, vienkārši atraut kājas, jo viņi nesaprot to, ka tev ir pāri. Jā. Un kāpēc?
Bet kāpēc nevar, teiksim, tam smukajam grafiti virsū uzzīmēt vēl smukāk, bet obligāti kaut kas jāķēpā virsū? Nu, smukāks par smuku, es to varu pateikt, tu varam nolikt man priekšā smuku pīsi, es to uzzīmēšu, manuprāt, smukāku tagu blēku. Tā ir man 21. gadsimta kaligrāfija. Par smukumu, nē. Katram ir savs smukums. Tas pats, kas man vienkārši pārmet, kāpēc te un krāsoju, es saku, labi, man ir periods, kas ieslēdz, kad apkrāsoju. Stūli pateicu, vienkārši aprakstu. Transformātori būdas vienkārši. Nu, kāpēc man jāris? Es gribu krāsu vairāk redzēt uz ielas. Nu, kāpēc? Nu, ja tu gribi pelēku vienkārši dzīvi, nu, norauj sev mājā, tāpēc sēdi lupi uz to stulbo pelēko sienu. Nu, es esmu ārā. Ja tu man uzskati par daļu no sabiedrības, nu, tad pieņem man tāds, kāds es esmu. Es eju dari to, ko es gribu. Tu vari nospēlties uz ielas, es varu uztagot, kāpēc nē? Jā, piekrīt. Nu, lūk, un starp citu, varbūt tās ir kaut kādi kontakti, kā, teiksim, cilvēks, kurš gribētu savu dzīvoklī smuku grafiti, kaut kā sakomunicēties ar tevi ar kaut kādu cilvēku. Ieraksti Google, Hols dabūs telefonu. Ja nopietni? Bet tā arī ir nopietni. Es brīnījos, par cilvēku, kur viņš dabūja man telefonu, un viņš teica Google. Labi, jā. Kaut kāds e-pasts varbūt tas ir? Nē, nav. Hols krāsumīls, slimais portāls draugiem.lv. Tad draugiem.lv, Hols mīl krāsu, jā? Hols krāsumīl, Hols mīl krāsu, nu tur neko citu neizmēs. Meklējam Hols mīl krāsu draugos.lv, ja jūs gribat dzīvoklī smuku grafiti. Labi, un visbeidzot, ko te ieteikt? Cilvēkiem, kuri grib nodarboties ar grafiti zīmēšanu, bet nezinu, ar ko sākt, bet tā vietā izvēlās, teiksim, man kaut ko uzķēpāt, teiksim, kaut kādu burtu uzzīmēt. Pilnīgi godīgi, es reāli nevienam neiesaku to sākt darīt. Jo? Es to daru, mēs to daram. Tad, kad mūsu vairs nebūs, jā, lūdzu. Tāpēc, ka tagad ir tas internets, kas sabojā tev smadzenes, un tu netver to. Tagad arī beidzot ir iestājies mirklis, kad tu vairs neposto internetā bildes ar katru savu tagu, pīsu, bombu, vēl kaut ko. Beidzot cilvēki ir atsākuši ķert to mirkli, kad tu ej pa pilsētu, brauc ar sabiedrisko transportu, ej uz spotiem, lienzēm, pļūtēm, beidzot skaties, nevis meklē internetā. Jo tā tuvības sajūta un tā gaisotne, kas vieno kā ir sākusies, bija vienkārši izšķēdīta. Un tā arī īstenībā bija. Un tagad es beidzot atgriežos. Tāpēc arī ļoti, ļoti daudz ko jaunu neredzēsiet. Vienkārši būs jāmeklē. Skaidrs. Labi, paldies par interviju. Un šobrīd, varbūt tās esi pamanījis, piedāvāšu jaunu rubriku, kur jau ir līdz tam gājis diezgan veiksmīgi, un tā ir erudīcijas spēle. 25,000 robežu liemas. Jā. Esi gatavs atbildēt uz dažiem āķīgiem jautājumiem? Nē, bet es to darīšu. Ok. Tātad, pirmais jautājums. Kas ir Minerva? Ja tu atbildi uzreiz, tad tu dabū... Dod man papildies pēc. Ok. Durvju rokturis, dieviete romiešu mitoloģijā, planēta, slavena dziedātāja. Ja tā ir slavena dziedātāja, tad es uz sevi neapvainošos. Romiešu mitoloģija, man patīk bišķi senāka vēsture. Durvju rokturis, es ceru, ka tas nav. Kas vēl palika? Planēta. Es teikšu, ka planēta. Planēta, jā. Tad šoreiz tu kļūdies, jo tā ir dieviete romiešu mitoloģijā. Un šī dieviete ir amatu un mākslas aizbildne. Un tad vēl jo lielāks man. Jā. Nu jā, mīlas dievietes un vispārējos es zinu, kas baro karotāji. Nu labi. Ok, ejam tālāk. Mūžam atcerēšos Minervu. Nekad meitu tā nesaukšu. Minerva. Ok, ejam tālāk. Kā apzīmē vārdus ar vienādu skanējumu un vienādu rakstību, bet ar atšķirīgu nozīmi? Sinonīmi. Nē, tie ir vienkārši nozīme. Pagaid, ar vienādu rakstību. Vienāds skanējums, vienāda rakstība, bet atšķirīga nozīme. Kāds var pačuktēt priekšā? Kā? Homonīmi? Nu, es drīkstu pateikt šo šeit. Nu, saki. Homonīmi. Homonīmi? Jā. Ok, 2 punkti. Paldies, Kristīnai. Lieliski. Man liekas, tu esi pirmais, kurš ir, man liekas. Nē, man bija 2 varianti. Šodien man sanāk aplaustēt pamatā. Nē, Ancis arī atbildēja pirmo šāvienu. Ejam tālāk. Ko nozīmē frazeoloģisms
Celt āzi par dārznieku. Celt āzi par dārznieku. Nu, nekur, ko nozīmē celt āzi par dārznieku? Vienkārši, glaimot. Nebūs. Tas ir viens, bet pārslavēt vienkārši cilvēku. Arī nebūs. Nu, kā celt āzi par dārznieku? Došu variantu. Nu, labi, ok. Veidot šederus, nezālēm apaudzis dārs, tas apzīmē cilvēka slinkumu, uzticēt atbildīgu darbu neprofesionāli. Nu, pēdējais variants notiek. Jā, tieši tā. 1 punkts tavā labā. Beidz. Ok, ejam tālāk. Sēžu. Labi, sēžam tālāk. Kas ir Ticiāns? Ticiāns? Jā. Nu, tur atkal ir grieķu romiešu fīči. Roma. Grieķu romiešu fīči. Nu, šoreiz nebūs Roma. Varbūt arī būs Roma. Varbūt, zinu vai ne? No Roma ir, varbūt tās nav saistības. Es nezinu, varbūt tās ir. Nezinās, jā? Neejam tālāk. Tad variants, jā? Labi. Ķīmiska viela, Nē, zinātnieks, itāļu gleznotājs vai audekls? pirms pēdējais variants. Itāļu gleznotājs? Jā. Lieliski. Vēl 1 punkts tavā labā. Nu, un tad beidzot, Es neesmu miljonārā. nu, tad beidzot pēdējais arī jautājums. Šis tāds no dzīvnieku pasaules. Jā, es gribēju teikt. Paldies. Cik žirafai ir kaklas kriemeļu? Daudz. Varbūt neviens. Nē, daudz. Es nezinu. 5, 7, 34 vai 12? 5, 7, 34 vai 12? Var jau pateikt lielāko skaitu, ņemot vērā, cik viņā liels kakls, tur var atklausties tāpat kā Andis Sagliemži. Ar skābiem, kas sāda lapas. Nu, labi, es pateikšu lielāko skaitu. 3, 4. Pareizi atbildi ir 7, tikpat daudz, cik cilvēkam. Tikai viņi ir lielāki. Paldies, tūbā žira. Ko es varu pateikt? Paldies, tūbā žirafs. Kāpēc tā ir? Kāpēc tik garāk aklā, kas viņam vienkārši mastos stāv kauli kaut kā? Nu, ko es tev varu apsveikt ar 4 punktiem, un līdz ar to tu esi kopā ar Anci, tu esi līderos pašu augšā. Kā mēs redzam tabulā, lūk, Ancis, un tu esi top augšā. Tu beidzot varēšu batlot ar Anci. Jā. Rasprātīgi. Nu ko, nobeigumā varbūt tās kaut kādu video no tevis? Video būs. Video ir tas, kur ir labākais pasūtījums, labākie pasūtītāji. Jā. Ballīti, traka pēc tam. Ko es beigās? Man obligāti bija jāpasaka paldies Andrim un Kristam, jo viņi tagad strādā, kamēr es sēžu un izpaidējos. Atbildes interviju. Tad kāds video, ko mēs skatāmies? Mēs skatīsimies Holas piknikā video. Jā. Tas ir pie jūriņas. Tu krāso, tev aizskrien no Salasgrīvas uz Rīgu pakaļ krāsai. Tev no jūras svaigi nomukšķēts ziltiņas, tad uzkopina. Ideāli cilvēki, vienīgie klienti, kur ir nenormāli pozitīvi un viņi vēl ir draugi. Vienīgie klienti, kas pat ir draugi no klientu viedokļa. Un paldies Ezītim Niklā, ka jūs man ļaujat tagad runāt. Lieliski. Visi strādā, es runāju. Paldies. Lieliski. Paldies tev, kā atļāva atbraukt ciemos. Un skatāmies šajā pavasarīgajā dienā pozitīvu klipu. Līdz nākamajai reizei. Atā. Čau.
Давай. Have an ego war, tags on trains with the Sarga.